Dod man pasauli plus 5%. Neatklātais banku un finansu sistēmas noslēpums, kādēļ visur trūkst nauda. Fabians jutās iekšēji uzbudināts. Viņš izmēģināja savu runu, kur nākamajā dienā taisījās noturēt liela cilvēku poļu priekšā. Viņš jau vienmēr ir tiecies pēc varas un prestiža. No viņa sapnis drīz varēs izdenoties. Fabians bija amatnieks, kurš strādāja ar zeltu un sudrabu, izgatavotams dažādas rotas lietas. Bet viņam nepatika pelnīt savu dienišķo maizi ar darbu. Viņš arvien ilgojās pēc kaut kā neparasta, meklēja izaicinājumu. Un lūk, viņa lielais plāns bija tuvu īstenošanai. Kopš paudžu paudzēm tieša preču maiņa bija parasts tirgošanās veids. Ģimenes iztika no tā, kas specializējās uz noteiktas preces izgatavošanu un pārpalikumu apmainīja uz citu amatnieku ražotajiem produktiem. Der Überschuss aus eigener Produktion wurde gegen den Überschuss anderer eingetauscht. Der Marktplatz war der muntere... Tirgus laukums bija skaļš sabiedriskas dzīves centrs. Tautai patika šī rēbā drūzma, jo tur vienmēr varēja uzzināt daudz interesantu jaunumu. Katrā ziņā pēdējā laikā šur un tur arvien biežāk sacēlās ķildes un strīdi. Šķita, ka nu ir vajadzīga kāda labāka sistēma, lai arī cilvēki arvien vēl bija jautri un baudīja sava darba augļus. Valdības forma bija ārkārtīgi vienkārša. Katrā draudzē tika ievēlēta pilsēņu padome, kuras uzdevums bija nodrošināt atsevišķu pilsoņu brīvību un tiesības. Neviens nedrīkstēja tikt piespiests kaut ko darīt pret paša gribu. Tas bija vienīgais valdības uzdevums. Taču ar dažām situācijām birģermeistars nevienmēr varēja tikt galā. Tas bija vienīgais valdības uzdevums, taču ar dažām situācijām birģermeistars nevienmēr varēja tikt galā. It sevišķi, kad runa bija par domstarpībām tirgus laukumā. Vai, piemēram, viens nāzis ir apmaināms uz 1 vai 2 kukurūzas groziem, vai arī, kam ir lielāka vērtība, vienai govī vai vieniem ratiem? Un tagad Fabians paziņoja, ka viņam esot zināms šo problēmu risinājums. Nākamajā dienā Fabians izklāstīja lielam cilvēku pūlim savu jauno sistēmu, kur viņš nosauca par naudu. Tā kā šī lieta likās visai daudz sološa, cilvēki nepacietīgi jautāja, kā ar to sākt. Zelts, no kura es gatavoju rotas lietas, ir pirmklasīgs un vērtīgs materiāls, kas nerūsē un var ilgi uzglabāties. Tātad es izgatavošu zelta monētas un nosaukšu tās par zelta dalderiem. Viņš teica un paskaidroja tālāk, ka katram dalderim būs šot noteikta vērtība un ka nauda, kā apmaiņas līdzeklis, esot daudz praktiskāka nekā tiešā preču apmaiņa. Kāds draudzes loceklis izteica domu, ka nesot jau pārāk grūti pašam sarakt zeltu un taisīt no tā dalderus. Tas būtu negodīgi. Tādēļ tas būtu stingri jānoliedz, iebilda Fabians. Tiks atļauts lietot tikai pilsoņu padomes atļautās monētas. Drošības pēc tām tiks uzspiests zīmogs.
Ik viens draudzes loceklis vispirms drīkstēja saņemt vienādu jauno monētu skaitu. Tas izklausījās taisnīgi, un tomēr sveču meistars pārtrauc Fabianu. Man ir tiesības uz vislielāko daldaru skaitu, jo ik viens lieto manas sveces. Kā tad tā? Iesaucās viens no zemniekiem. Bez maniem dārzeņiem mēs visi nomirtu badā. Man pienāks visvairāk daldaru. Fabians ļāva viņam kādu brīdi strīdēties, un tad izvirzīs sekojošu priekšlikumu. Tā kā jūs nevarat vienoties, es lieku priekšā aizdot katram tik daudz dalderu, cik viņš grib ar noteikumu, ka tie jādod man atpakaļ. Tā kā es izgatavoju naudu un nododu to jūsu rīcībā, man ir tiesības uz atalgojumu. Par 100 dalderiem es saņemšu gada beigās 105 atpakaļ. Šos 5 dalderus es nosaukšu par procentiem, un tie būs mana peļņa. Tas skanēja pieļaujami, galu galā 5% nemaz nav nekas liels. Sagen wir mal, für jeweils 100 Taler, die ich euch zur Verfügung stelle, erhalte ich für jedes fortlaufende Jahr der Verschuldung 100 plus 5 Taler zurück. Diese 5 Taler extra sind meine Leihgebühr, und diese Leihgebühr wollen wir Zinsen nennen. Einen anderen Weg schien es nicht zu geben, und 5% schienen eine bescheidene Forderung zu sein. Kommt nächsten Freitag wieder, dann fangen wir an. Fabian verlor keine Zeit. Fabians nezaudēja laiku un pavadīja dienas un naktis izgatavotams monētas. Nākamnedēļ ļaudis stāvēja pie viņa darbnīcas rindā, un pēc tam, kad pilsoņu padome bija pārbaudījusi monētas un devusi savu atļauju laist tās apgrozībā, pirmie pilsoņi aizņēmās savus pirmās monētas. Sākumā tikai nedaudz, lai izmēģinātu neparasto sistēmu. Tad aizvien vairāk un vairāk. Jauna koncepcija nauda funkcionēja brīnišķīgi, un drīz vien viss tika novērtēts zelta monētās dalderos. Pie precēm pieliktā vērtība tika nosaukta par cenu, un tā tika noteikta pēc preces izgatavošanai nepieciešamo izdevumu un ieguldītā darba daudzuma. Vienā no tās zemes pilsētām dzīvoja Albans, vienīgais pulksteņu meistars. Viņa klientūra bija gatava maksāt par viņu pulksteņiem labu cenu. Tad vēl viens pulksteņu meistars atvēra savu veikalu, un Albans, lai nezaudētu visus savus klientus, bija spiests nolaist cenas. Alban war gezwungen, die Preise zu senken, nicht all seine Kunden an die billigere Konkurrenz zu verlieren. Šī brīvā, sākotnējā ziņā veselīgā konkurence drīz vien aptvēra visas nozares. Tā kā visi gribēja saņemt iespējami vairāk naudas, tika daudz strādāts un producēts, dzīves līmenis kāpa, un beidzot visi brīnījās, kā viņi agrāk vispār dzīvoja bez naudas. Das Baugewerbe, den Transportsektor, die Landwirtschaft, ja sogar die Buchhalter und jeden anderen Beruf. Die Kunden hatten freie Auswahl und entschieden sich nach eigenem Ermessen für das beste Angebot. Es gab keine künstlichen Schutzmaßnahmen, wie etwa Konzessionen oder Zölle, um anderen Leuten den Einstieg ins Geschäft zu verwehren. Der Lebensstandard stieg. Und schließlich wunderte sich ein jeder, wie ein Leben vor der Einführung des Geldes überhaupt möglich gewesen war. Gada beigās Fabians uzmeklēja visus tos, kuri bija no viņa aizņēmušies naudu. Dažiem tagad bija vairāk nekā viņi bija paņēmuši, kas reizē nozīmēja, ka citiem neizbēgam palika mazāk. Tādēļ kā apritē, taču bija noteikts naudas daudzums. Tie, kuriem piederēja lielāka summa, atmaksāja 100 dalderus plus 5 dalderus par procentiem. Taču viņiem bieži bija atkal jāaizņemas nauda,
lai varētu turpināt savus darījumus. Savukārt citi pirmoreiz ievēroja, ka viņiem ir parāds. Fabians atļauj viņiem atmaksāt to pa daļām un piesavinājās daļu no viņa īpašuma par ķīlu. Visi sāka meklēt trūkstošos dalderus, taču tos atrast bija ļoti grūti. Neviens nepamanīja, ka visa nācija nekad vairs nevarēja tikt vaļā no parādiem tādēļ, ka pat ja katrs atsevišķais sākumā producētais dalders gada beigās tiktu atmaksāts atpakaļ, tad uz katriem aizdotajiem 100 dalderiem aizvien vēl pietrūktu 5% dalderi. Tikai Fabians zināja, ka nekad nebija iespējams saņemt visus procentus reizē. Tas ir, ka visi rēķini nekad nevar tikt apmaksāti tādēļ, ka šis papildus zelts īstenībā nekad nebija pastāvējis. Nekad netika laists apgrozībā, un neviens cits nedrīkstēja taisīt papildus monētas. Nevar tikt atmaksātas 105 000 monētu, ja kopā tikušas producēts tikai 100 000. Katriem 5 dalderiem, kas gada beigās tika atmaksāti Fabianam, vajadzēja pietrūkt kādam citam ciema iedzīvotājam. Fabiana darbnīcā bija liels seifs. Daži klienti uzskatīja, ka būtu praktiski un ērti par nelielu samaksu uzticēt viņam uzglabāt savas monētas. Par to viņi no Fabiana saņem kvīti. Kad nācās veikt lielākus pirkumus, bija diezgan smagi staipīt līdz daudz monētu. Tā ar laiku monētu vietā cilvēki arvien vairāk sāka maksāt ar vienu vai vairākām Fabiana kvītim, kas atbilda pērkamās preces cenai. Veikala īpašnieki akceptēja kvītis kā īsto maksāšanas līdzekli tādēļ, ka viņi taču jebkurā laikā varēja atnest tās Fabianam un atkal saņemt par tām zelta monētas. Kvītis ātri ceļoja no rokas rokā, bet pats zelts palika nekustīgs. Tā drīz vien Fabiana kvītis tika uzskatītas par tikpat īstām un vērtīgām kā pašas zelta monētas. Nepagāja ilgs laiks, kad Fabians kļuva skaidrs, ka diez vai kaut viens no viņa klientiem pēkšņi pieprasīs visas monētas atpakaļ. Tādēļ viņš nodomāja, kādēļ ražot vairāk monētu, ja reiz tās nemaz netiek lietotas. Un viņš sāka aizdot seipā jau esošās, pie viņa deponētās monētas. Vispirms ļoti piesardzīgi, bet pamazām arvien drošāk, it kā tā būtu pašsaprotama lieta. Viņš sev teica, īstenībā tas gan nav mans īpašums, bet tikai man uzticētais klientu zelts, taču galu galā tas atrodas pie manis, un ar to viss ir pateikts. Kādu dienu Fabians saņēma pieprasījumu par lielu kredītu. Viņš izteica klientam priekšlikumu, kādēļ mums neatvērt depozītu uz jūsu vārdu tā vietā, lai transportētu pie jums monētas. Es vienkārši izsniegšu jums kvīti atbilstošā daudzumā. Klients bija ar mieru un aizgāja ar kvīšu kaudzi. Viņš bija saņēmis pamatīgu aizdevumu, un tomēr viss zelts palika Fabiana seipā. Kad klients bija prom, Fabians nevarēja noturēt gabalējošo smaidu, jo viņam bija izdevies gan paturēt kūku, gan to apēst. Tātad viņš varēja aizdot zeltu, un tas tomēr palika viņa īpašumā. Draugiem, paziņām un pat svešiem cilvēkiem bija vajadzīga nauda darījumiem, un kamēr viņi varēja uzrādīt garantijas, naudas aizdevumi nebija nekādi ierobežoti. Fabians varēja vairāk kārt aizdot seipā uzglabāto naudu, kas nebija viņa īpašums. Viņš gluži vienkārši izsniedza kvītis, un viss gāja kā pa sviestu, kamēr īsti īpašnieki nepieprasīja savu naudu atpakaļ. Cilvēku uzticība palika spēkā, un viņš visu precīzi iegrāmatoja. Naudas aizdošana bija visai izdevīga lieta. Der Geldverleih erwies sich als ein äußerst einträgliches Geschäft.
Mit Fabians gesellschaftlichem Status ging Fabians sociālais status cēlās tikpat strauji kā viņa labklājība. Viņa vārds, viņa uzskata par finansu lietām sasniedza gandrīz vai pravietisku mērogu. Zeltkaļi no citām zemes vietām interesējās par viņu panākumiem, un reiz Fabians uzaicināja visus zeltkaļus uz tikšanos. Tā bija jānotiek slepeni. Galu galā blīdība nedrīkstēja nokļūt sabiedrības apziņā, citādi šī lieta nevarētu funkcionēt tālāk. Pēc dažām pārdomām tika nodibināta slepena brālība, un tās locekļiem bija jānodod absolūtās klusēšanas svērests. Viņi nosauca sev par apgaismotiem. Un jaunie apgaismoties zeltskaļi sākuši visur aizdot naudu pēc Fabiāna receptes. Čeki un pārvedumi. Pa to laiku Fabiāna kvītas tika akceptētas tikpat labi kā viņa zelta dalderi, un tieši tāpēc turēt viņa seifā zem atslēgas. Kad kāds tirgotājs gribēja samaksāt citam noteiktu summu, viņš vienkārši uzrakstījis uz zīmīti Fabiānam, un tas pārnesa skaitļus no viena tirgotāja konta cita tirgotāja kontām. Arī šī jaunā sistēma kļuva ļoti populāra. Pateicoties šiem pārvedumiem vai čekiem, nemanāmi radās pavisam jauna naudas forma, proti nauda, kas eksistēja tikai Fabiāna grāmatās. Tādējādi viņa grāmatas pārvarēja pirmo žiro, jeb tekošos kontus. Valsts banknotes. Nākamās slepenās tikšanās ietvaros Fabiāns līdz vēlai naktī klāstīja zeltkaļiem savu jauno plānu, kas drīz pēc tam tika nolikts priekšā birģermeistaram un valdības locekļiem. Fabians sacēla labi nospēlētu trauksmi par to, ka esot uzdedušies daudz viltoti čeki. Satrietie ierēdņi lūdza viņam padomu. Bestürzt fragten die Gouverneure, was sie dagegen unternehmen könnten. Fabian hatte Es lieku priekšā, lai turpmāk valdība drukātu tādus čekus, kurus būtu grūti viltot un kuri tiktu nosaukt par banknotēm. Mēs zeltkaļi labprāt uzņemsimies sekt drukas izdevumus, jo galu galā tas ietaupīs mums laiku, ko mēs tērējam kvīšu aizpildīšanai. Tas šķita saprotams, un ierēdņi bez iebildumiem piekrita, jo viņi saskatīja savu uzdevumu pilsoņu aizsardzībā no krāpniekiem. Turklāt, teica Fabians, dažs labs slepeni izgatavo no zelta dalderus. Tādēļ pār tiem, kuri rok zeltu, būtu jānostiprina kontrole un jāuzliek viņiem par pienākumu nodot to ierēdņiem. Protams, par atbilstošu monētu vai banknotu skaitu. Arī šis priekšlikums tika pieņemts, un valdība nodrukoja jaunas bankas kvītis. Uz katras banknotes bija uzspiesta noteikta vērtība. 1 dalders, 2 dalderi, 5 dalderi, 10. Kā jau teikt, zeltkaļi uzņēmās drukas izdevumus. Tā kā šīs naudas zīmes bija vieglāk transportējams, iedzīvotāji visai ātri tās pieņēma. Neskatoties uz savu parocību, banknotes tika izmantotas tikai 10% no visām transakcijām. Fabiāna piezīmes rādīja, ka 90% no visām transakcijām tika nokārtotas caur pārvedumiem un čekiem. Tā pienāca laiks realizēt nākamo Fabiāna plāna pakāpi. Noguldījuma krājkases. Sākumā par naudas glabāšanu savā seifā un pārvadāšanu Fabiāns pieprasīja nelielu atalgojumu. Nākamais solis apgaismotā vīra plānā pastāvēja tajā, lai iemānītu apritē esošās banknotes savā seifā kā noguldījums. Tādēļ viņš pārstrādāja savu prasību un piedāvāja no savas puses 3% par krāju noguldījumiem. Klienti, protams, bija ļoti priecīgi, ka nodevas vietā saņēma pat vēl bonus. Tādēļ viņi akceptēja arī to, ka Fabiāns drīkst aizdot viņa naudu tālāk, pieprasot savus parastos 5%.
Izskatījās, ka galu galā viņa peļņa tagad ir tikai 2%. Fabiāna pārvaldītais īpašums dabiskā kārtā pieauga arvien vairāk, un atkal viņš aizdeva krietni lielākas summas nekā reāli pastāvēja viņa sēfā banknotu formā. Drīz vien viņš varēja par katriem 100 dalderiem savā sēfā aizdot 200, 300, 400, 800 un 900 dalderus. Vienkārši izrakstot čeku. Viņš gan rūpīgi sekoja tam, lai nepārkāptu attiecības 9:1, jo vidēji katrs 10. klients tomēr gribēja izņemt savu naudu zelta monētās vai banknotēs. Kas atbilst attiecībām maksājuma apritē, kur piedalās 10% skaidrās naudas un 90% pārsvētījumu. Ja Fabiāna sēfā nebūtu pietiekami līdzekļi, cilvēki, protams, kļūtu aizdomīgi un zaudētu viņa uzticību. Und Fabian behielt die 45 Taler Zinsen. Die anderen Goldschmiede verfuhren genauso. Sie alle betrieben Geldschöpfung. Ideja par krāja grāmatiņu negaidīti izrādījās visai izdevīga tādēļ, ka Fabiāns varēja no 100 reāli noguldītajiem dalderiem radīt līdz pat 900 fiktīvo dalderu, kas parādījās tikai uz papīra. Līdz ar to viņa nopelnītie 45 dalderi bija daudz vairāk nekā tie 2%, kurus viņš iekasēja pēc vispārējā viedokļa. Arī citi zeltkaļi ar lielāko prieku izmantoja šo metodi. Viņi radīja naudu vienkārši ne no kā, tikai ar pildspalvas vēzienu, un par to vēl pieprasīja procentus. Zeltkaļi vairs neražoja naudu paši, bet ļāva valdībai drukāt banknotes un štancēt monētas, kuras pēc tam viņi izsniedza cilvēkiem. Fabiāns uzņēmās tikai drukas izdevumus, un tomēr viņi radīja naudu ne no kā un pieprasīja par to vēl procentus. Lielākā daļa cilvēku domāja, ka iedzīvotāju apgādāšana ar naudu ir valdības lieta, un ka Fabiāns aizdod tikai to naudu, ko citi deponējuši viņa sēfā kā krāja noguldījums. Ja visi noguldītāji reizē pieprasītu naudu, blēdība tūldaļ nāktu gaisā. Pienāca diena, kad kāds komersants un labs domātājs precīzi izpētījis šo sistēmu, nolika Fabiānam priekšā sekojošus argumentus. Par 100 dalderiem tiek pieprasīti 105 dalderi atpakaļ. Taču tā kā šie 5 trūkstošie dalderi nemaz neeksistē, tad īstenībā šis parāds nekad nevar tikt dzēsts. Zemnieki ražo pārtikas produktus, strādnieki ražo preces, bet tu esi vienīgais, kur producē naudu. Pieņemsim, ka visā zemē būtu viens vienīgs komersants, kurš kontrolētu visu saimniecību. Viņš izmaksā 90% visas apgrozībā esošās naudas izdevumu un atalgojumu formā un atlikušos 10% uzskatīt par savu peļņu. Tad šim komersantam no 100% sākotnējā kapitāla tik un tā pietrūktu procentu daļa, ko tu no viņa pieprasi. Viņš to varētu izmaksāt tikai aizņemoties jaunu naudu. Tādēļ sistēma var funkcionēt tikai tādā gadījumā, ja tu izsniedz 105 dalderus, proti 100 saņēmējiem un 5 sev pašam. Un tos tad arī iegulda saimniecības apritē. Tikai tā visi parādi vispār varētu tikt dzēsti. Außerdem wird einen Teil seiner Waren gar nicht verkaufen können, weil kein Geld mehr vorhanden ist, mit dem sie gekauft werden könnten. Wird ihnen immer noch 10 Taler schuldig sein und kann sie nur zurückzahlen, indem mehr Geld borgt. Das System ist somit unmöglich. Der Mann fuhr fort. Offensichtlich sollten sie 105 Taler in Umlauf bringen, nämlich 100 für mich und 5, die sie selbst ausgeben. Dann wären 105 Taler in Umlauf und die Schulden könnten zurückgezahlt werden. Fabians uzmanīgi noklausījās un tad atturīgā tonī iebilda. Ekonomika un finanses ir daudz sarežģītāka lieta nekā šķiet. Tās nevar aplūkot un izklāstīt tik vienkāršoti. Lai šīs lietas saprastu, ir nepieciešamas dziļas un pamatīgas speciālas zināšanas. Tomēr es esmu ļoti pateicīgs par izteiktajām aizdomām, apsolu ņemt tās vērā un parūpēties par kārtīgu finansu jomā. Bet tu rūpējies par kārtību savā jomā. Tev ir jākāpina savu uzņēmumu efektivitāti, jāpalielina produkcijas apmērs
un racionalizācijas palīdzību jāpazemina izdevumu un jākļūst par labāku komersantu. Protams, par atbilstošu honorāru es vienmēr esmu tavā rīcībā kā speciālists un padomdevējs. Fabians skatījās visā zemē lielākais eksperts finansu jautājumos, un visi iebildumi bija bezjēdzīgi, jo galgalā izskatījās, ka saimniecība plaukst un dzīves līmenis kāpj vienu uz augšu. Die Zinsen für das geborgte Geld zu decken, mussten die Händler ihre Lai varētu katru reizi samaksāt 1005 dalderus, tirgotāji samērā īsā laikā jutās spiesti pacelt cenas uz savām precēm. Rezultātā algas saņēmējiem drīz vien radās sajūta, ka viņi mazāk nopelna. Savukārt darba devēji izvairījās no algas palielināšanas, jo līdz ar to viņiem draudētu reāls bankrots. Zemnieki varēja uzlikt savai produkcijai tikai ļoti neapmierinošas cenas, savukārt mājasaimnieces sūdzējās par to, ka dzīvē patiešām visnepieciešamākās lietas kļūst dārgākas. Sekas tam bija tādas, ka daļa iedzīvotāji iekrita aizvien lielākā nabadzībā, tā, ka ļoti bieži pat draugi un radinieki vairs nevarēja viens otram palīdzēt. Sākotnējā dabas bagātība un cilvēku pārticība bija aizmirsta, auglīgā augsne, vecie meži, minerāļu izrakteņi, milzīgie ganāmpulki, viss griezās vairs tikai ap naudu. Visi domāja tikai par naudu, bet no otras puses tās kaut kā vienmēr šķita par maz. Neviens neapšaubīs sistēmu kā tādu, jo visi taču ticēja, ka to pārvalda gudrākie tautas pārstāvji. Tikai daži nedaudzie spēja sakrāt savus pārpalikumus un nodibināt brīvus aizdevumu un finansu institūtus, kur piedāvāja saviem klientiem 6% par kredītiem, kas pamatīgi pārsniedz Fabiana 3. Katrā ziņā šīs brīvās firmas varēja aizdot tikai to naudu, kas pat tiešām bija viņa īpašumā. Pretēji Fabiana metodei iegūt naudu ar pildspalvas vicināšanu. Šie brīvie finansu institūti maldināja Fabianu un viņa kompanionus. Tādēļ viņi ilgi nekavējoties nodibināja savējos. Irritierten Fabian und seine Kumpane. Daher gründeten sie kurzerhand eigene. Lielākā daļa konkurējošo banku tika īsā laikā uzpirkta, proti, pirms tās vispār paguva uzplaukt, vai tika pakļautas kontrolē. Vispārējais saimniecisks stāvoklis pasliktinājās tālāk. Strādnieki uzskatīja, ka viņu šefi pelna pārāk daudz, savukārt darba devēji uzskatīja savus darba spēkus par pārāk slinkiem un neperspektīviem. Visi sāka velt vainu no vienu uz otru. Arī pilsoņu padomu nezināja atbildi un nodarbojās pārsvarā ar visaktuālāko problēmu. Gudrojot, kā palīdzēt nabagajiem. Tika ieviestas sociālas programmas, un ar likumu ikvienam iedzīvotājiem bija uzlikts pienākums maksāt nodevas. Pilsoņus tas sadusmoja, jo viņi vēl turējās pie vecmodīga priekšstata, ka kaimiņiem brīvprātīgi jāpalīdz citam. Šīs nodevas nav nekas cits kā legalizēta zādzība, skanēja no tautas vidus. Nodevas pret cilvēku gribu, neņemot vērā viņu paša motivāciju, ir pielīdzināmas zādzībai. Taču katrs atsevišķais pilsonis viens pats jutās bezspēcīgs un baidījās no cietuma, kas draudēja visiem, kuri gribēja vai nevarēja nomaksāt prasīto. Sociālās programmas šur tur palīdzēja, bet tikai īslaicīgi. Tāpat laikā vēl sāsinot radušās problēmas, jo arī šīs programmas aprīja arvien vairāk naudas, kuras tik un tā jau visur pietrūka. Un tā sociālās nodevas kāpa arvien augstāk, un līdz ar tām arī pārvaldes aparāta birokrātija. Der kostspielige Verwaltungsapparat uferte aus. Lielākā daļa valdības locekļi bija kārtīgi cilvēki ar labiem nodomiem. Viņi negribēja uzkraut pilsoņiem jaunas nodevas un galu galā viņi nesaskatīja vairs nekādas citas iespējas, kā aizņemties trūkstošo naudu no Fabiana un viņa kompanioniem. Lai arī viņiem nebija nejausmas par to, kā šie aizņēmumi kādreiz varētu tikt atdoti. Vecāki vairs nebija spējīgi apmaksāt skolotājus saviem bērniem, tikpat maz arī ģimenes ārstu. Soli pa solim valdība bija spiest pārņemt šīs funkcijas un tās pārvaldīt. Skolotāji ārsti un daudz citu profesiju ļaudis kļuva par ierēdņiem. Tikai nedaudz bija apmierināti ar savu jauno darbu. Lai arī viņi saņēma kārtīgas algas, taču par to zaudēja savu patstāvību un identitāti.
öffentlichen Dienst. Nur wenige zogen unter diesen Umständen noch Ik viens kļuva par skrūvīti milzu Sie mašinērijā. erhielten Gehälter, verloren aber ihre Eigenständigkeit und Identität. Ein jeder war nur noch ein Rädchen in einer gigantischen Maschinerie. Es gab keinen Spielraum für Nepalika vietas persönliche nekādai Initiative, personīgai berufliche iniciatīvai. Leistungen Profesionālie fanden panākumi kaum tika Beachtung. ignorēti, Löhne und ienākumi Gehälter tika izlīdzināti, waren nahezu un tikt uz priekšu dzīvē varēja tikai tad, Und kad kāds befördert priekšnieks wurde man aizgāja nur noch, pensijā wenn vai ein nomira. Vorgesetzter in den Ruhestand ging oder starb. In ihrer Verzweiflung beschlossen die Regierenden wieder Lai tiktu laukā no šīs strupceļa, valdība nolēma atkal griezties pēc padomu pie Fabiāna. Tādēļ, ka tas brīnišķīgi par atradītu iespaidu, ka var būt pareizais padomdevējs finansu jautājumos. Viņš noklausījās stāstu par viņu problēmām un atbildēja. Daudzi cilvēki nevar paši tikt galā ar savām problēmām. Šiem cilvēkiem esat vajadzīgi jūs, lai atrisinātu tās viņu vietā. Jūs noteikti piekrītat, ka lielākai daļai cilvēku būtu jābūt tiesībām apmierināt savas pamatvajadzības. Tas ir saņemt pārtiku, jumtu virs galvas, laimīgu dzīvi. Jums taču ir pazīstams gudrais teiciens par to, ka visi cilvēki esot vienlīdzīgi, vai ne? Tātad vienīgā iespēja izlīdzināt šīs lietas ir no bagāto labklājības atņemt un nodot to nabagā rīcībā. Tātad ieviesiet nodokļu sistēmu. Jo vairāk kādam ir, jo vairāk viņam ir jāmaksā. Ņemiet nodokļus no katra pēc viņa spējām un dodiet katram pēc viņa vajadzībām. Skolām un slimnīcām finansiāli vājākiem jābūt pieejamām, bez maksas. Noturēs viņiem šo sprediķi par augstiem cilvēcisma ideāliem. Viņš noslēdz to ar piezīmi: starp citu neaizmirstiet, ka jūs esat man parādā naudu, kur jūs esat no manis aizņēmušies jau krietni laiku atpakaļ. Es varu panākt jums pretī, nodzēšot parādus, bet jūs man turpināsiet maksāt vismaz procentus. Neviens neapšaubīja Fabiāna filozofiju, un tā tika ieviesta kāpjoša ienākuma nodokļu sistēma. Jo vairāk kāds nopelnīja, jo vairāk viņam bija jāmaksā. Nevienam nepatika ienākuma nodoklis, taču likums noteica: maksā nodokļus vai dodies cietumā. Tirgotāji bija kārtējo reizi spiesti pacelt cenas, savukārt strādnieki atkal pieprasīja lielākas algas, un daudzi darba devēji bija spiesti vienu daļu no saviem strādniekiem aizvietot ar mašīnām vai izsludināt bankrotu. Pieauga bezdarbs, un līdz ar to iestājās vispārējās vērtību sabrukums. Valdība jutās spiesta izgudrot jaunas sociālas programmas. Tika ieviesti tarificētie līgumi, valsts pabalsti un citi aizsarga pasākumi, lai pasargātu arvien jaunas industrijas nozares no sabrukuma un tādējādi saglabātu darba vietas. Un tomēr maksāt nespējīgo skaits pieaug ik mēnesi. Dažlaps sāk uzdot sev jautājumu, vai rūpniecības jēga pastāv precu ražošanā vai vienīgā darba vietu saglabāšanā. Situācija pasliktinājās arvien straujāk. Tika izmēģināti visdažādākie pasākumi, lai saglabātu kontroli par nemitīgi augošām cenām. Bija jāievieš papildus nodokļu formas, un drīz vien pastāvēja jau 50 dažādu nodokļu par vienu maizes klaipu. Sākot ar zemnieku pamatnodokli, visiem tirdzniecības nodokļiem līdz pat virsvērtības nodoklim, kas tika atvilkts no mājasaimnieces par viņas iepirkumiem. Tika sasauktas ekspertu komisijas, lai valdības uzdevumā atrisinātu situāciju, kas bēdās vienīgi ar to, ka tika radītas arvien jaunas struktūras, veiktas arvien jaunas reformas un ieviests arvien jaunas nodokļu formas. Līdz ar to, kā Fabiāns stingri pieprasīja regulāri nomaksāt procentus, pastāvīgi savā augošu nodokļu, kura partija var veiksmīgāk atrisināt visas problēmas. Pēkšņi sāk runāt par dažādām personībām un ideoloģijām, par visu iespējamo, tikai ne par īsto problēmu. In den leitenden Gremien machte sich eine stille Verzweiflung breit.
Galu galā notika tā, ka vienā no pilsētām nomaksājamo procentu summa kļuva lielāka nekā visu no saimniecības iegūto ienākumu summa. Tad arī visā valstī pieauga nenomaksāto procentu summas. Kā atbilde šo postu tika ieviests procentu maksājums par nenomaksātiem procentiem. Šādā veidā visa valsts bagātība derīgi izrakteņa, kā arī sabiedriskais īpašums pakāpeniski nokļuva zem Fabiāna un viņa kompanjonu kontroles. Taču kontrole arvien vēl neaptvēra visu. Un tieši tas bija tas, pēc kā viņi tiecās. Tikai izplatot savu kontroli itiņ pār visu, viņi justos pilnīgi droši. Visur pietrūka naudas. Bija daudz bezdarbnieku, nabago. Sociālās sistēmas nevarēja rūpēties par visiem, tādēļ tautā pamazām sāk augt neapmierinātība. Fabians pārliecināja valdības pārstāvjus ar vienu sitienu nosist divas mušas. Pirmā. Karš esot labākais līdzeklis atkal apvienot cilvēkus cīņā pret kopīgo ārējo ienaidnieku, kā arī otrā, lai apmaksātu valdības parādus, proti, izmantojot šim nolūkam iekaroto zemju bagātības. Lai iedarbinātu kara mašinēriju, Fabians lika būvēt fabrikas un finansēja ieroču ražotājus. Viņš aizdeva naudu armijai un visbeidzot piedāvāja kara upuriem lielus kredītus par lieliem procentiem kara posta novēršanai. Pēc tam tika doti vēl lielāki kredīti zem šiltas saimniecības veicināšanai. Šī sistēma ir bijusi tik veiksmīga, ka rezultātā daudzām pasaules zemēm pēkšņi uzradās ne tikai ārzemī, tas ir pie Fabiāna parādi, bet turklāt tās bija iesaistītas kaut kādos kara konfliktos un bija spiestas tajos piedalīties. Welche kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt oder daran beteiligt waren. Fabians rūpējās par to, lai vienmēr saglabātos noteikts spēku līdzsvars, lai jebkura valsts varētu tikt piespiesta vest karu ar jebkuru citu valsti. Tas Fabianam likās esam vietā gadījumos, kad kāda valsts ignorēja viņa priekšlikumus, nemaksāja viņam parādus vai gribēja ieviest jaunu neatkarīgu naudas sistēmu. Fabians vienmēr finansēja arī to valsti, kurai tika uzbrukts, lai karš turpinātos pēc iespējas ilgāk. Un lai uz atjaunošanas rēķinu varētu nopelnīt pēc iespējas vairāk. Un tad ļāva atmaksāt savus kredītus, izlaupot iekaroto zemju bagātības. Pilsoņi, kuri bija spējīgi pastāvīgi domāt un kritizēt sistēmu, varēja tikt apklusināti vai no ar finansiālu spiedienu, piekukuļojot vai atņemot darbu, vai arī, ja tas nelīdzēja atklāti apmelojot un izsmejot viņus sabiedrības priekšā, un noliedzot viņu idejas kā nereālas. Šim nolīkam Fabians un viņa kompanijām pamazām uzpirka arvien vairāk izdevniecību, kā arī televīzijas un radiostacijas, kur vadošie spēki tika izvēlēti pēc stingriem noteikumiem. Daudzi žurnālisti izsakoja godīgus mērķus un pat gribēja uzlabot pasauli, taču viņi pat nepamanīja, ka paši tika iesaistīti netīrajā spēlē un izmantoti Fabiana kompānijas mērķu sasniegšanai. Pastāvēja daudz dažādu avīžu un žurnālu, vieni kreisajiem politiskajiem spēkiem, citi labajiem, trešie vidējiem, vieni laikraksti uzrunāja strādniekus, citi viņu šefus un tā tālāk. Bija pilnīgi vienalga, kuru no tiem cilvēks lasīja, ja vien viņš nedomāja par īsto problēmu un neapšaubīja sistēmu kā tādu. Lielais Fabiana plāns tuvojās īstenošanai. Nu visa pasaule bija viņa parādniece. Caur izglītības sistēmu un masu mēdījiem viņš kontrolēja ne tikai cilvēku domas, bet burtiski arī viņu prātus. Cilvēki domāja par to, par ko Fabians gribēja, lai viņi domātu, un ticēja tam, kam viņš gribēja, lai viņi ticētu. Kad atsevišķam cilvēkam pieder vairāk nekā ir nepieciešams, lai apmierinātu visas viņa privātās vajadzības, ziņas un kaislības, kad viņš ir izbaudījis visus iespējamos materiālos labumus, kas tad vēl paliek tāds, kas varētu viņu fascinēt? Atbilde ir vara. Neierobežota vara pār citiem.
Ideālistus Fabians ievietoja mēdījos un politikā, taču patiesos kungus un kontrolierus, kādus viņš meklēja, viņš atrada tajos, kuriem jau no dabas piemita elitāra kungu klases apziņa. Tie bija visbagātākie no kādreizējiem zeltkaļiem, kuriem piemita ārkārtīgi aroganta apziņa. Viņu bezmērīguma, labklājība viņus vairs neapmierināja. Viņi meklēja jaunus kairinājumus, neierobežota vara pār masām, viņu ultimatīvās spēles mērķis. Šādas pretenzijas uz absolūto kundzību šī pašapgaismotā klase piedēvēja sev kā dišciltīgas dzimšanas tiesības. Tika nodibināts lielas internacionālas bankas, un, lai ir tās šķietami konkurēja savā starpā, īstenībā tās visas strādāja cieši kopā. Ar oficiālu svētību tika nodibināta viena centrālā banka, un tās noguldījumi bija aizdevumi, kas bija sekti ar reālu naudu, kas atradās atsevišķās bankās un krājkasēs. Tā bija šķietami valdības institūcija, lai arī nekad neviens tautas pārstāvis nav varējis tikt kontrolējošās komisijās. Vēl vairāk šāda veida Nacionālā banka atradās ārpus valsts konstitūcijas ietekmes sfēras un līdz ar to virs prezidenta. Tādēļ tās īpašnieki varēja darīt vai nedarīt visu, ko vien vēlējās. Cik viegli jebkurš pilsonis varētu to konstatēt, jo šī nodevība bija atpazīstama pat pēc oficiāli pieejamiem dokumentiem. Niemals ein gewählter Regierungsvertreter oder leitender Staatsbeamter aufgenommen. Die Regierung verschuldete sich nicht mehr. Tagad valdībai no savas puses vairs nebija jāizņemas nauda tieši no Fabiana. Tā varēja vērsties centrālajā bankā, un par kredītu galvojumu derēja nākamie nodokļu ieņēmumi. Tas saskanēja ar Fabiana plānu, novērst aizdomas no savas personas un no īstiem problēmu cēloņiem un noviltās uz valdību, kamēr viņš pašsaprotamā kārtā neredzami turēja visus diedziņus savās rokās. Fabiana netiešā kontrola pār valsts darījumiem bija tik perfekta, ka tas viņu reiz pavadināja atklāti palielīties. Ja reiz es kontrolēju visas nācijas naudu, mani vairs neinteresē, kurš izdod likumus. Tādēļ viņa devīze skanēja šādi. Kamēr es tieku aicināts kā padomdevējs finansu jautājumos, es palieku ārpus jebkādas likumdošanas darbības sfēras. Līdz ar to bija pilnīgi vienalga, kura partija valdīja tādēļ, ka Fabians pilnībā kontrolēja visu tautas dzīvības plūsmu. Tās dzīvības asins proti naudu. Ik pa laikam parādījās cilvēki, kuri jautāja nauda, taču ir cilvēku izdomāta sistēma, kādēļ tā nekalpo cilvēkiem, bet gan izkalpina cilvēkus. Taču šādi cilvēki parādījās arvien retāk un retāk, un viņu balsis pazuda vājprātīgā ziņā pēc neeksistējošiem procentiem, pēc arvien tālāk un tālāk trūkstošiem 5 dalderiem. Valdības un ar tām dažādi nokrāsu partijas nāca un gāja, melnas sarkanas, dzeltenas zaļas, taču pamatprincipi palika tie paši. Lai kāda valdība bija pie varas, tā veicināja Fabiana tuvošanos viņa ultimatīvā mērķa īstenošanai. Likumiem nebija nekādas nozīmes, kamēr cilvēki bija aplikti ar nodokļiem līdz pat kaklam. Nu bija pienācis laiks Fabiana pēdējam lielajam šaha gājienam. 10% no visas naudas arvien vēl bija apgrozībā monētu un papīra naudas formā, kas arvien vēl atstāja atsevišķiem individiem zināmu brīvību un ļāva vairāk vai mazāk kontrolēt pašu dzīvi. Tas bija jābeidz, turklāt tā, lai neuzmodinātu nekādas aizdomas. Tātad, kā pasākumu pret naudas falsifikāciju, dzakšanu un pazaudēšanu, Fabians lika priekšā izsniegt visiem mazas plasmasas kartiņas ar īpašnieku vārdu, fotogrāfiju un identifikācijas numuru.
Ar šādu karti normāls pilsonis varēja ļoti ērti veikt savus pirkumus, katrā ziņā nenojaušot, ka tādējādi ne tikai viņa īpašuma un parādu summa var tikt pieprasīta no centrālā kompjūtera, bet ka caur šo mazo karti par viņu varēja uzzināt arī daudz ko citu, proti viņa iepirkumu veidu, kad un kur viņš atradās, kādas grāmatas viņš lasa un vispār, kādas viņam dzīvē ir prioritātes. Klientiem karte tika padarīta vēl pievilcīgāk ar to, ka mēneša beigās atmaksājot kredītu no viņa netika pieprasīti nekādi procenti. Turpretī komersantiem bija daudz lielāki izdevumi, kur savukārt ietekmēja gala produktu cenas un tādējādi tika pārvelti uz klientiem. Die wiederum auf den Preis der Endprodukte aufgeschlagen und somit an den Kunden weitergegeben werden mussten. Fabians un viņa kompanjoni baudīja arvien spožāku slavu un priecājās par savu arvien augstāk kāpjošo rangu sabiedrībā. Viņi tika uzskatīti taisni par atbildības un godīgumu balstiem. Politiķi un saimniecības eksperti akceptēja viņu viedokli finansu un saimnieciskajos jautājumos, it kā tie būtu kāda reliģioza apliecinājuma principi. Drīz vien zem arvien jaunu nodokļu nastas, viens pēc otra bankrotēja un pazuda mazi nevienam nevajadzīgi uzņēmumi. No atlikušām firmām tika pieprasītas licences un patenti, kas pamatīgi apgrūtināja to tālāku eksistenci. Fabiana kompanjoni jau sen kontrolēja visus lielos uzņēmumus un līdz ar to arī to piegādātājus, jo viņu pēc apgrozījuma orientētajam spiedienam galu galā bija jāpakļaujas arī pēdējam neatkarīgam mazuzņēmumam, atslēdzniekam, elektriķim un maizniekam. Tagad Fabians lika priekšā vispār atcelt monētas un papīra naudu, lai pilnībā atbrīvotu ceļu savai plasmasas kartei. Bez banknotēm darboties spējīgas būs tikai tās firmas, kuras akceptē maksājumus ar karti. Līdz ar to Fabians viens pats varētu noteikt, kurš drīkst darboties saimniecībā un kurš nē. Lai kredītkarte nevarētu pazaudēt, tāds bija Fabiana plāna nākamais solis katram pilsonim jāietetuvē uz rokas viņa identifikācijas numurs, kas ar speciālo gaismu varēs tikt nolasīts un aizvadīts tālāk kompjūterā, kas savukārt būtu pievienots centrālajam kompjūteram, kurā tiktu uzglabāti un caur atrašanās vietu noteicošiem satelītiem varētu tikt izsaukti visi ikviena bez izņēmuma indivīda dati. Tādējādi Fabians zinātu visu par visiem. So wusste Fabian über alle vollständig Bescheid. Sobald Tikko tas tiktu sasniegts, viņam būtu ultimatīva, totālās kontrolas iespēja par visiem zemes cilvēkiem. Über alle Menschen der Erde. Ļoti cienījamās dāmas un kungi, mēs sirsnīgi aicinām jūs izplatīt šo tekstu starp saviem draugiem, paziņām un kolēģiem. Pēc iespējas vairākiem cilvēkiem būtu jāiepazīstas ar šo rakstu. Šīs akcijas mērķis ir rosināt zemes iedzīvotājus apziņas pamošanai, kas ļaus ne tikai saprast mūsu pašreizējo nodevās balstīto saimniecības sistēmu, kā nedaudz izredzēto kontrolas instrumentu pār pārējiem cilvēkiem, bet arī iezīmēt ceļus pie cilvēciskas taisnīgas naudas sistēmas.